Saldiniekiem prieks, ka beidzot mums ir viena sakārtot atpūtas vieta pie Saldas ezera. Te var daudzveidīgi un jautri pavadīt savu brīvo laiku, gan uzspēlēt volejbolu, gan pašūpoties šūpolēs pieaugušie, tāpat arī bērni var rotaļāties. Var uztaisīt vienu foršu pikniku pie piknika galdiem vai pie ugunskura vietas. Labi ir tas, ka var atbraukt šurp ar riteni un, protams, ka visiem ļoti patīk garā laipa ezerā un arī platformiņa. Ūdens cilts. Tiek organizēti arī ezera svētki. Līdz šim varbūt nebija tik daudz iespējas dažādām aktivitātēm, bet tagad tie notiek daudz vērienīgāk. Lietuvas partneriem ir ļoti liela pieredze tieši ezera apsaimniekošanā. Mūsu pašvaldībai šādas pieredzes nav, tāpēc mēs daudz ko no viņiem varam mācīties. Un projekta ietvaros mums ir vairākas savstarpējās pieredzes apmaiņas vizītes, un mēs viens pie otra ciemojamies. Šito projekto kaip tik tai priemonėse buvo numatyta pastatyti šitą lieptelį, todėl kad čia yra Kirkilų bendruomenės poilsio vieta ir čia kaip tik tai lankytojai eina pro šitą teritoriją ir kadangi pavasarį vasarą būna čia labai šlapia, todėl mums reikalinga buvo šitą lieptelį pastatyti. Taip pat dar bus pastatyti 4 stendai informaciniai. Taip pat šito projekto rėmuose buvo tai, kad mes lankėmės pas latvius, pasižiūrėjom, ką jie tenai darė, ką jie atvažiavo pažiūrėti, kaip pas mus yra įrengta. Ir taip pat yra nemažai lankytojų dabar lankosi šitą teritoriją. Šī ir mana upe, Kuldīgā, un, diemžēl, viņi sāk pamazām augt ciet. Paskatoties senākas bildes, šeit mēs neredzam nevienu ūdens augu, nevienu zāli, bet šobrīd viņa sāk jau izskatīties pēc pļaus, tāpēc bija nepieciešami šie lielie tīrīšanas darbi, lai iekustinātu to akmeni un attīrītu šīs straujteces. Un arī tika atbrīvotas ļoti nozīmīgas nārstu vietas. Kopumā venta tika iztīrīta 800 metru garā posmā. Projekts bija sadarbībā ar lietuviešiem, un mēs lietuviešu kolēģiem centāmies parādīt, ar ko mēs saskaramies šeit Latvijā, ar kādām problēmām. Un tad centāmies vērst viņu uzmanību, savukārt, ko viņi varētu Lietuvā pārņemt no šīs prakses, ko mēs šeit darām. Un otrādi, Ventas upe mums ir kopīgi, viņa sāks Lietuvā, bet beidzas Latvijā.